Noteikti atbilstošāko budžetu meta reklāmām. Pirmā lieta, kas būtu jāsaprot, kāds ir šīs reklāmas mērķis. Vai tie ir pirkumi, pieteikumi, vienkārši varbūt kaut kāda zīmola atpazīstamība, uzņēmuma popularizēšana. Un tad, izējot no šī mērķa, jau var mēģināt saprast, kāda ir mērķa auditorija, kāda ir reklāmas risinājumi, kas ir jāizmanto. Protams, ka ir kaut kādas minimālās summas, ar kurām vispār ir vērts sākt darboties vai uzticēt aģentūrai vai kādam pakalpojumu sniedzējam, lai jums tas būtu izdevīgi. Jo skaidrs, ka mēs kā aģentūra paņemam kaut kādu summu par darbu, līdz ar to, ja mūsu apkalpošanas maksa ir sākot no 400 eiro mēnesī, tad skaidrs, ka ar 50 vai 100 eiro mēnešu budžetu jums nebūs izdevīgi. Sanāk, kad 80% aiziet apkalpošanas maksā, 20% jums paliek tas tīrais reklāmas budžets. Mēs iesakam izvēlēties šo budžetu sākot kaut kur no 600 eiro mēnesī, ja tie 20 eiro dienā tīrais reklāmas budžets, tad ar to jau ir vērts sākt darboties aģentūrai, uzticēt kādam šo darbu, jo tad palielinās iespējas, diezgan liels iespējas ir jau efektivizēt, maksimāli efektīvi izlietot šo budžetu, un ļoti iespējams, ka aģentūrai arī mums tas izdosies, 2-3 reizes lietderīgāk, efektīvāk nekā jums darot to pašam.